Es jums gribu parādīt arī vienu piemēru no forums līderu runas. Jā, šis ir Gunter Graiksta un Gintas Gaumals runas fragmentiņš. Es gribu jums parādīt, kas ir tas mūsdienu princips, kā mēs strādājam ar stāstiem. Tas nenozīmē, ka jums ir jānoslīcina savu auditoriju tikai un vienīgi stāstos un vizuāla komunikācijā. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir konceptuāls princips. Mēs atveram vārtus, auditorija sajūt, saredz, pēc tam mēs nokomentējam. Es to saucu iztēle, komentārs, iztēle, komentārs. Tas ir princips, kā jūs varat strukturēt savas runas, kas patiesībā ir viens no vērtīgākajiem tādiem komunikācijas strukturēšanas principiem. Bet paskatīsimies tagad, kā to dara šie divi cilvēki. Jā, es esmu ar viņiem strādājis, bet līdz ar to es varu arī, kā sacīt, garantēt, ka tur viss ir forši. Man bija sapnis. Es gribēju dejot Buenos Airesā. Tā ir Argentīnas galvaspilsēta, kurā tango ir radies un kurā arī šodien var sastapt visvairāk labu, lielisku tango dejotāju. Sacīts darīts. Visas manas tango kleitas, manas tango kurpes, čemodānā, 13,000 kilometru, diennakts ceļā. Un pirms tā brauciena mani pieredzējušie tango draugi man saka, Buenos Aires will change your life forever. Tu pati un nekas tavā dzīvē vairs nebūs kā bijis. Starp citu, šī mazā frāzīte, ko Ginta tikko teica, ka Buenos Aires izmainīs tavu dzīvi, viņa saucās komunikācijas zinātnē ceļazīmju tehnika. Pēc būtības šiem te vārdiem vai šai frāzei nav nekāda saturiska jēga vai tāds svars, bet viņa būvēja intrigu. Jā, mums uzreiz sajūta, ak, Dievs, tūlīt sekos kaut kas labs. Steve Jobs, hrestomātiskā iPhone prezentācija 7. gadā, kā viņa sākās? Tur nebija labi iemāc vārds Steve Jobs, es jums gribētu šodien iPhone parādīt. Es gaidīju šo dienu 2 gadus. Ceļazīmju tehnika. Mēs būvējam vērtību ar šādām te frāzēm. Ginta tikko parādīja, kā viņi to dara savā gadījumā. Un starp citu, sākt savas prezentācijas vai likt iekšā šo kodu, man bija sapnis, ir viens no ieteicamiem komunikācijas trikiem, jo mēs uzreiz identificējamies, uzmanība ir daudz augstāka nekā kā jūs to nepateiktu. Laižam tālāk, skatāmies, kā Ginta strādā ar šo te iztēles aktivizēšanu. Šajā pilsētā dzīvo 15 miljoni. Un, protams, ne jau visi viņi dejo tango, taču pat visparastākais tango vakars ir kā tāds nopietna mēroga Eiropas festivāls. Tur ir 300 dejotāji, tur ir tango orķestris, tur ir šovas, dejas līdz rītam. Un vienā tādā vakarā tur ir tas sirmais kungs. Tur ir tas sirmais kungs. Jā, tūlīt būs. Tāds mūsu Evalds Valters, tādu sirsnīgu, siltu, ļoti mierīgu skatienu. Vizuālā komunikācija parasti izklausās un izskatās kā rūpes no runātāja puses, kad mēs izkrāsojam to portretu. Un tas ir tas arī mehānisms, ko es mēģinu darbnīcā savās pārliecināt, rūpējies par to savu klausītāju. Tas tev prasīs 7 sekundes, iedod man detalizēti 3 ļoti konkrētus punktus, lai mēs varam ieraudzīt to. Evaldu Valteru mēs pārsvarā visi redzam, jā, savā iztēlē, un tad mēs jau varam iet tālāk šajā ceļojumā. Viņš aicina man dejot. Es aizēju ar to veco vīru dejot, tāds pieklājības pēc, vai ne, aiz cieņas pret vecstāvu sirmajiem gadiem. Un viņš man saka, Young lady, I do not know many complicated steps, viņš saka. Es nezinu pārāk daudz tur tos sarežģītos soļus, but do nothing when you dance. Just follow. Neko nedari pati. Vienkārši esi ar mani kopā un dejo. Un cik liels ir mans pārsteigums, ka vecais, pieredzējušais vīrs dejo šo deju, viņš vada viņu mierīgi, ļoti saprotami, ļoti skaidri. Man nav jāskrien, man nav jāsteidzās, un es tieku viņam līdzi, un mēs dejojam kopā, un es jūtos pilnīgi droši šajā pilnajā deju zālē. Un es izpūšu gaisu. Un tagad sāksies komentāra daļa. Jā, tagad viņi ir veltījusi 2 minūtes, priekš 15 minūšu prezentācijas, tas ir pietiekami labs, adekvāts daudzums. Mēs esam bijuši iztēlē, Buenos Airesā, mēs redzējām Evaldu Valteru, mēs redzējām, kā viņi izpūš gaisu, un mēs tagad pārslēdzam slēdžus.
Vizuālā komunikācija faktiski nozīmē to, ka mēs iedarbojamies uz navigācijas daļu mūsu galvā. Tā ir tā smadzeņu daļa, kas ir ļoti aktīva bija pirms GPS laikmeta tiem taksometru vadītājiem, kuriem bija jāatcerās kartes no galvas. Tā ir tā daļa, kura būvē jums šos te attēlus un bildes. Un jūsu uzdevums kā komunikatoriem ir slēgt to slēdzi, kas vienā mirklī aktivizē iztēli, otrā mirklī mēs aizējam uz jēdzienisko izpratni, jeb uz to daļu, kas vienmēr ir aktīva, kad mēs informējam publiku. Tagad sākās tā racionālā daļa. Un izrādās, man ir bijis jāizlido otrā pusē pasaulē, lai saprastu, ka, lai dejotu un attiecībās, nevajag visu darīt pašai. Un ka man nevajag konkurēt ar vīrieti, un man nav nekas jāpierāda. Un ka sekošana dejā nenozīmē pakļauties vai kaut kā pazaudēties. Sekot nozīmē klausīties otru, sadzirdēt viņu, paust sevi pašai tā, ka tas otrs mani var sadzirdēt, dejot un būt kopā, darīt kopā. Tad komentāru daļā varbūt viss kaut kas. Šajā gadījumā, ko Ginta dara, viņa saka, kas mums ar to būtu jāsaprot, ko tas nozīmē. Viss tas jums ir ļoti skaidrs komunikācijas uzdevums, attīstiet uz 1 minūti, kas mums ar to būtu jāsaprot. Lai šim tālāk paskatāmies arī, kā Guntars izmanto precīzi to pašu taktiku, bet savā stilā. Es ienāku Argentīnas tango drusku pa citiem vārtiņiem. Es līdz tam nekad netiku domājis nec kādu kaut kur vest, nec vadīt, bet te man saka, tu esi līderis vadi. Un man tas bija jāmācās no nulles. Mācīšanās notiek tango nodarbībās. Mazai bildītāji jau var iztēloties, zāle nelielāka par šo skatu, kādi 5-7 pāri mācās dejot, tur ir pasniedzējs, viņš pienāk klāt, katram kaut ko palīdz. Un tad pēkšņi es caur tai naftalīnu mūzikai dzirdu izmisīgu saucienu, vidiža, почему ты не ведешься? Jā, arī citāti, bet tiešām mans ieteikums ir pietiek izmantot Aristoteli vai Einsteinu. Vislabākie citāti bieži vien ir no kaimiņienes, no kāda sportista auguma kultūrista, kas krieviski kaut ko saka, mums uzreiz kaut kāda bilde veidojās. Pasakiet vienreiz savā runā citātu no 2-gadīgā bērna. Tas būs fantastiski, es man garantēju. Ja? Laižam tālāk. Tas ir izrādās tāds liela auguma sportisks vīrs, kurš ir acīm redzot zaudējis pacietību. Palicis dusmīgs, viņš tajā partnerē saka, es savus soļus zinu, kāpēc tu neesi savējos. Es pats tādus vārdus nekad nebūtu varējis pateikt, bet es varu apzvērēt, ka es neskaitāms reizes esmu savā prātā uzdevis šo jautājumu, kas ar to sievieti nav tā, ka viņa neiet tur, kur es esmu izdomājis. Un tā bija Guntara interpretācija, kādā veidā viņš komentē. Tas ir viņa refleksija. Ja? Tad viņa gadījumā vienkārši es tajā mirklī, kad redzu to situāciju, es nodomāju. Tas ir tas princips, kuru mēs atkārtojam. Viņš ir gaužām elementārs. Tur nav nekādu raķešu zinātni, bet no komunikācijas un no saprašanas viedokļa tas ir tas, ko dara vadošie runātāji pašlaik pasaulē. Jā, man iecienītie kā runātāji Brené Brauna, Baraks Obama, Emmanuels Macrons, franču kultūras pārstāvi, viņi ir brīnišķīgi runātā vārdu prasmē. Un viss, ko mēs darām, vienmēr iztēle, atziņa, iztēle, atziņa. Tik vienkārši. Bet, protams, mēs ar to jums šodien neapmierināsimies, mēs iesim daudz dziļāk, raksim daudz dziļāk šos te, kas atsīt komunikācijas džungļos, iesim pamatīgi iekšā. Vēl viena maza lieta, ko es jums gribēju pieminēt, ar stāstiem un ar iztēles aktivizēšanu jūs faktiski radat tādu iluzoru dinamikas mehānismu. Ja? Jo faktiski, tad, kad mēs ejam konkrētībā vai detaļās, mēs it kā ar tādu kameru piezūmojam klāt. Mēs ejam tūplānā, un pēc tam, dodot to vispārinājumu, mēs ejam koplānā. Sanāk, ka jūs visu laiku spēlējaties ar šo te dinamikas mehānismu. Ļevs Tolstojs to brīnišķīgi dara, bet viņš 10 lapas puses apraksta vienu degunu, kā tas izskatās. Viņš to dara fantastiski, talantīgi un ģeniāli. Mums ļoti interesanti klausīties, kā tas deguns izskatās. Pēc tam mēs ejam daudz plašākā mērogā. Tas ir tas, ko mums piedāvā iztēle. Tas ir tas, ko piedāvā stāsti. Nav cita labāka instrumenta komunikācijai, tāpēc arī šodien es nolēmu sākt jums ar šo te fundamentālo zinātni. Tad, kad mēs esam klātienes darbnīcās, katram dalībniekam ir pilnīgi cita izpratne, ko nozīmē stāsts un ko nozīmē konkrētība. Parasti ir mana auditorija ļoti labi zina šo tēmu, tāpēc arī man nav viņiem jāstāsta tie stāsti. Un visu. Mēs neaktivizējam šo te iztēles ļoti svarīgo posmu galvā.